Numurs Indrešs, Supītis 29. un biezais 20. Jučers atsit ripu un arī pēc atkārtota metiena aptur. Un arī tur pa diviem šobrīd. Oskars Cibulskis ar Jūru Upīti apstrādā Dāņu uzbrucēju. Nu, šobrīd Oskars Cibulskis piebeidz darbiņu viens pats. Jūras Upītis stāv blakus. Dānis tur atrodas apakšā. Oskaram Cibulskim daudz izdevīgāka pozīcija. Darbs arī abiem līniju tiesnešiem. Mums 4. maiņa, Upītis, Valkums stūrī. 1-2 Dāņu hokejistiem. Nāk palīgā biezais, nāk palīgā arī Indrašs. Un ripā vārtos! Miks Indrašs. Otro spēli pēc kārtas izceļas ar vārtu gūmu. Un redzam, kādas emocijas Latvijas izlases 4. maiņas uzbrucēja izpildījumā. Jauniešu maiņa izceļas atkal. Tēm izcīnīja ripu, redzam pēc tam cīņu tur vārtu priekšā, un Miks Indrašs pagrūstījās vārtu priekšā un tikai pēc tam ieguva ripu. Redzam uzmetiens uz vārtiem, nu neveiksmīgi nospēlēja Simons Nilsens. Viss sākās jau ar Jūra Upīša cīņu laukuma stūrī pret 2 Dāņu hokejistiem. Tas no gudrākajiem mūsu spēlētājiem. Bērziņš ar ripu. Uz Bukārts Bērziņš mēja. Un vārtos Roberts Bukārts no vārtu priekš tur. It kā 2 Dāņi bija riņķī, bet kaut kā Bukārts Indrašs, tagad Indrašs Bukārts. Turklāt abi ir dzimuši vienā gadā. Nu, vienaudžiņi kopā Latvijas 18. 20. Redzam, pat 3 Dāņu spēlētāji bija riņķī Bukārtam. Šeit Armands Bērziņš jāuzteic arī. Nu, ļoti labi tur nocīnījās Jespers Jensens, nokavēja Jespers Jensens, tas, kurš uzbrucējs. Un 2-0 Latvija vadībā. Jā, šeit 3 Dāņi, nu viens bija aiz vārtiem. Uzvarēts iemetienā un Mārtiņš Cipulis. Nu, iegūst ripu. Pats laužās Mārtiņš un ripa vārtos. Eleganti nospēlē Mārtiņš Cipulis. Lielisks Mārtiņš Cipulis solo gājiens 3-0. Pats ieguva ripu, pats apspēlēja abas aizsargus un eleganti arī apspēlēja Simonu Nilsenu. Latvijas izlasē jau visai pārliecinoši pārsvars. Mārtiņam Cipulim šis ir 47. vārtu gūms. Šeit spēka cīņā iegūta ripa. Apspēlēts Jespers Jensens un arī Simons Nilsens. 3-0. Un eleganti Simona Nilsenā metiens virs pleca augšējā stūrī un 3-0. Izdevās un Roberts Bukārts pretuzbrukumā. Miks Indrašs! Un šeit Simons Nilsens aizskāra ripu. Mikam Indrašim bija iespēja gūt otros vārtus. Redzam no aizvārtas kameras. 2-2 pret iznācis. Nē, Pārliknis glāb komandu. Pārlikni ripa trāpīja, tā kā Simons Nilsens tur neko vairs nebūtu glābs. Cerēt uz goda vārtiem tā sauktījiem. Šeit psiholoģiski arī ļoti svarīgi. Un ripa ieslīd vārtos. Tur Rikošets bija, jā. Nu, Likaskovam visticamāk viss ieskaidīts vārtu gūms. Savos ekrānos. Mortens Grēns bija vārtu priekšā. Šķiet, ka Jakoļovam ripa trāpīja un no viņa atlaides vārtos mainīja virzienu tur pa bloķēti piespēli. Tā to var saukt. Nu, un tagad... Kobam Jasam. Iespēja gūt pirmos vārtus Latvijas izlases sastāvā, viņš to arī izdara. Tā ir uzvara 4-1. Koba Jas. Redzējām, uzticējās šajā atbildīgajā brīdī arī Teds Nolands Kobam Jasam, salīdzinoši jaunam spēlētājam. Ar ļoti maz tam līdzīgu spēļu pieredzi. Dānijas izlases uzbrucējs Storms, bet pazaudēja viņš Nūju. Un jāsagaida vienkārši. Pietur ripu mūsējie un viss. Un tā ir uzvara. Uzvara arī otrajā spēlē Dānijā. 4-1, un var teikt, rezultīvākā Latvijas izlases spēle. 4 gūti vārti. 4. gadu tika raidīti. Līdzutēji kāds reiz bija 100% pārliecināti, ka mēs uzvarēsim, jo tas urā plakāts bija noteikti sagatavots jau mājā.